Tā, mīļie draugi, mēs esam atbraukuši tādā vietā Rīgā, kā Spilvas pļavas, un šī te ir Rācupītes iela. Ja? Tā ir oficiāli Rīgas pilsētas iela, un šeit ir ārkārtīgi skaista daba, unikums priekš pilsētas. Vasarā, pavasarī šeit ir miljoniem putnu, tepat Hapaka grāvis, kur ir zivis, un tagad es jums gribu parādīt, kas notiek šeit, šajā vietā, ko te dara cilvēki, un apskatīsimies, tūlītās redzēsiet, kāda mūsu līdzpilsoņa attieksme pret dabu, un uz ko es gribu akcentēt uzmanību, Rīgas domē, pašvaldība pilnīgi ir pievērusi tam uz to savas acis, viņi to neredz. Redz, kur miskastīte. Braucam tālāk. Tā te lapas. Nu, ok, lapas nav tik būtiski, ja. Tās saprot. Jā, vēl miskastīte, re. Miskastīte. Maisi. Pabrauksim vēl uz priekšu. Atkal. Pabrauksim vēl uz priekšu. Tā, nu te ir atkritumi. Šie atkritumi, kā jūs zinat, nu, var gulēt simtiem un varbūt pat tūkstošiem gadu. Braucam tālāk. Hapaka grāvis. Un tagad pabrauksim mazliet uz priekšu, jūs redzēt, kas te notic ar Rācupītes ielu bišķiņ tālāk. Joprojām mēs esam Rācupītes ielā. Šī ir Rācupītes iela. Un tagad mēs būsim vietā, kuru uz kartes ir atzīmēta kā Rācupītes iela, bet, kā jūs redzat, šeit ir izveidota, cik noprotu, nelegāla izgāstuve. Vēl nesen šādas te izgāstuves te nebija. Izkāpsim no mašīnas, paskatīšos tagad, nu, lai var uzfilmēt, parādīt, kāda šeit ir izgāstuve būvgrūža. Nu, kā mēs varam redzēt, jā, šeit visapkārt, kur ir izgāstuve, jā, būvgrūži. Un šī te ir Rācupītes iela. Jā, viņai tur ir jāiet līdz Kleistu ielai. Jā, viņa ir noslogota ar šiem būvgružiem, šeit izbraukt vairs nevar. Un man ir jautājums, kā uz to reaģē pašvaldība, jo šeit ir jābūt izbraucamam ceļam, kas ir atzīmēts arī kartē. Un, manuprāt, tas ir diezgan vienkārši novietot kameras šajā pusē un tajā pusē, lai kontrolētu mašīnas, kuras iebrauc un ko viņas ved. Un šo cūcību apstādināt, bet, manuprāt, Rīgas doma tas pilnīgi nesatrauc pagaidām vismaz. Spiediet lūdzu patīk, šērojiet šo video, jo tā ir mūsu kopējā vide, visu rīdznieku kopējā vide, un ja mēs gribam, lai mūsu bērni un mēs paši dzīvotu pēc iespējas tīrākā vidē, ja mēs gribam šeit braukt un elpot svaigu gaisu, tad mums visiem kopā par to jāparūpējās, jo citādāk te lielas naudas nebūs, ja? Te nevar uztaisīt kaut kādas miljonu konkursus, kā autobusos salikt kameras pa 16 miljoniem, te varbūt pietiks ar 2-3 kameriņām, un te jau ierēģiņi diez vai pakustinās savus pakaļus, lai kaut ko izdarītu. Tas jādara mums visiem kopā. Paldies, ka skatījāties! Un tagad te ir lielisks koku materiāls, jā, es skatos, viņš ir vēl diezgan, jā, pat savs koku materiāls. Es izdarīšu tādu darbiņu,
es savākšu to koku materiālu, jo es viņu varu mājās sadedzināt savā katlā, un līdz ar to arī novākšu no netīrums. Un mēs katrs varam tā izdarīt, principā, ja mēs braucam, redzam kaut kādas netīrumus, mēs viņus varam savākt un padarīt vidi tīrāku. Un šajā gadījumā man vēl būs kurināmais.